turpinājums iepriekšējā video. Mašīna kā tāda likās stingra. Nu, ir mašīnas, kurās tu iekāp pārsimts metru un saprot, stūri vaļīgi jau krēslis ļodzās. No. Šitā bija tāda sakarīga. Mēs parādīsim autiņu no apakšas. Mēs apskatīsimies, kāds šis BMW, ko mēs dāvināsim, izskatās no apakšas. Bet neaizmirst to, ka tev ir jāpiesako First Auto 10 000 YouTube un labākajam fitness kanālam 20 000 YouTube, un tajā momentā mēs paziņosim tālākos izlozes nosacījumu, kas nebūs nekas garš un tātad nekas sarežģīts, un tieši pēc tam jau tu varēsi vinēt attiecīgo automašīnu. Bet vēl mums ir tāls ceļš priekšā ejams, iesim paskatīties, un varbūt Aivis pāris vārdos var izstāstīt, varbūt jau kaut ko es redzējis, neesmu redzējis, un varbūt tavas domas ir jau mainījušās pa 3. sērijas BMW E90 facelift modeli. Domas nav mainījušās. Es domāju, jādara tas, kā jādara. Braucam mašīnu iekšā, sākam skatīties, filmējam. Tajā pašā laikā mehāniķis skatīsies, kas ir, kas nav, lai to visu var redzēt. Un tad arī būs secinājumi. Ok. Super. Tā arī daram. Dzeram iekšā autiņu, skatāmies, paceļam, un varbūt atradīsim tur kaut kādu... Ir jau bieži no Vācijas, kā atnāk kaut kur Protams, kaut kāds niansīts atsaite vai kāda buksīte vai kaut kas tāds. Tas ir pavisam normāli. Tas ir absolūti ok, jo, man liekas, Vācijā ķūfu ir vieglāk dabūt nekā šeit iziet apskat pie mūsu tūkuma džekiem tehniskajā apskatē. Čau, Nauri, tātad tu apskatīsi mūsu E90, ja? Tu esi gatavs? Ja? Kāds tos verdikts vēl neredzot auto ir... Palielam viss kārtība. Ja? Vizuāls. Vizuāli izstās ok, vai ne? Un mēs to auto izlozes, ko tu vispār domā par tādu izlozes autiņu? Kā tev liekas, tas ir ok, vai vajadzēja varbūt kaut ko citu izlozēt? Taču izlozes ir ok. Man liekas, arī 3. sērija tāds aparāts, kas, viņš to neprasa tik liels ieguldījums, ne? Jā. Man arī tāpatās liekas. Tāpēc arī tieši gribējās tur 3. sēriju, nevis 7. sēriju veco. Jā. Tur būtu vairāk problēmu visādi. Nu, tā tad E90 empaciņā smuki ieripo iekšā. Ok, nice. Viņš tāds foršs zemes izskatās, ne? Platformas viņš izstās vēl labāk. Mašīna šo laiku stāvēja, mēs viņai vispār neko neizdarījām, varbūt viņa nedaudz noputējusi. Aiziet, no ok, ceļam augšā, skatāmies. Mums pieteicās jau kaut kādi pāris uzņēmumi detailingam, krāsošanai, bet vēl neesam tā kā izskatījuši. Tāpatās vēl ir tātad šī iespēja atvērt un gaidām pieteikumus. No pirmā skata, tā, kas skatās, man liekas, ka viss ir labi, jo ir visi ordinālie plasmas, nekas nav atrauts, nekas nav pazudis. Nu, izpūtējis viss, bet tas ir kondensāts. Tas ir kondensāts, jā, ok. Tas nav nekas briesmīgs. Izstās izmās sauss tāds, vai ne? Tātad te ir kondensāts, ja, ūdens. Man liekas, standartiņā viņiem ir eļas noplūdītas, mazas, nelielas, ne kaut kādas, Vai kas, piemēram, šitādām 3. sērijām, kas pa Latviju braukā, ir izteiktākas tādas problēmas? Nezinu, nav problēmas ar reduktoru viņiem, ka mūžīgi slapi, ne? 3. sērijā ir problēma šitā te. Ok, kas viņiem ir? Viņš jāapstrādā. Jā, ok. Viņš ir jāapstrādā. Bet te nav amīši jauni izskatās, ja? Es gribēju teikt, jā, kad viņi tādi svaigi. Kas tā firma ir? Kaut kāds Magnum, ja izstās? Magnum, jā, Magnus. Jauni amortizatori, ok, tas ir, varbūt Aivis ir samainījis pa kluso. Kā dāvana mums, lai džekiem ir jauni amīši. Šitais bremžu supports ir jauns uzlikt. Jā, ok. Bet, ja godīgi, ok, te ir kaut kāda neliela korozija. Te arī būs problēma. Kas tur ir pa problēmiņu? Bremžu disks tāds brūnis, sarkans, tas nozīmē, ka sprūst. Sprūst, ok. Varētu būt, ja autiņš nav eksploatāts, viņš varētu sprūst. Tu domā, ka būs jāmaina bremžu diski? Nē, būs jāpārbauda supports. Ok, pārbaudīsim supportu, jā. Pēc vajadzības viņu arī atremontēs, ja vajadzēs. Jautājums, kas ir tas ir normāli, ka viņš ir tāds brūns? Tas ir ok, vai ne? Tas ir ok. Tā ir tā normāla parādība, bet labi, viņš nav, Viņš ir čuguna, un viņš nav nekādā veidā apstrādāts, un minimāli kārtā krāsa virsū ir, un tāpēc baigi ātri aprūsē uzreiz. Viņš ir tik biezs, ka tur viņš nekad dzīvē nevar izrūsēt. Ok, jo pārējais izstās zolīti, viņš viss ir melns. Jo, ja mēs skatāmies, piemēram, 13 gadus šitam autiņam ir, 13 gadu laikā Latvijas mašīna, viņa te viss būtu dzeltena. Man liekas, ka apakšņa ir smuka. Šito var pārkrāsot, ja viņu vajadzētu, ja? Ok, šo mēs varētu tā kā atjaunot. Paņemšu to te lomekli, lai to
Jā. Lai es domāju, jā, mierīgi ņemam te lomiku un tad, lai tā mēs normāli izējam cauri. Tā kā ritīgi, pa nopietnu. Pat, zin kā, es pat domāju, ka šito autiņu vajadzētu pārbaudīt pat vairāk nekā standarta mašīna, tikai tāpēc, ka es domāju, ka viennozīmīgi tas autiņš, kad uzdāvināsies kādam, nu, gan jau būs kāds interesants, kas viņu pacels, kas tur šitas, tas, un gribēs... Nu jā, mēs savu reputāciju nedrīkstam bojāt. Jā, tieši tā, tāpēc mums ir jāizdara viss, man liekas, solīdi, jo trāpīsies kāds, kas viennozīmīgi gribēs nočekot otro reizi to mašīnu. Nē, bet pilnīgi nopietni, apakš diezgan... Viņi ir zolīdi. Jā, viņi ļoti zolīdi. Nav tā, parasti, nevis parasti, bet ir bijuši tādi gadu mašīnām, ka viņas, Jā, jo tas mērķis arī bija, zin kā, tas mērķis bija pirkt no BMW viņu, jo es domāju, ok, tur bija, kā es arī iepriekšējā video redzēju iepriekšējo, tur bija visādi varianti, mēs gribējām kabrioleti, bet tur tie turki, kas viņus tirgoja, nu tādu vēlu, viņi tur sēdekļus nesūtīja to šito, un zin kā, tu jau jūti, ka viņš slēpj no tevis kaut ko, un tāpēc nesagāja īsti tas dīls ar viņiem tikai tāpēc, ka beigās atnāk tas autiņš, un ar viņā tur būtu jāieliek, nezinu, kas iekšā. Tāpēc šis bija nedaudz, varbūt, dārgāks, kā var atrast parasti vienkārši mobilē, bet ar mērķi tādu, kad viņš būs tomēr no BMW un viņš būs zolīts. Nu, šitā tādu uz jautājumu, ja? Vai ne? Nē, šito detaļu samainīt. Viņas vajag, ja? Jā. Ok. Otrā pusē vēl nav. Nu jā, te arī kaut plaisiņas redz, ja? Ne, nav gumijā, ne, tā izstās tikai nav. Nu, tā kā normāli pārbauda, īstenībā es baigi senās bijuši šādās pārbaudēs, bet kādreiz es diezgan aktīvi arī pats vedu mašīnas un skatījos, kas viņām ir, bet jau kaut kādi vairāk gadi es neesmu piedalījies šitādā tātad lietā. Sarkanie suportiņi arī būs jāiedod detaileriem, lai atjauno. Šitā pusīte kā likās? Ir ok. Viņam ķūps vēl bija aktīvs, tas nozīmē, viņš bija diezgan svaigs. Viņš nozīmē to, ka kaut kad jau ir tur kaut kas frišināts un... Nē, te arī var redzēt no ārpus, ka tas suports ir jauns. Nesen mainīts, tā teikt. Jā, arī bremžu disks ir svaigs. Arī bremžu disks. Jā, bremžu disks arī ir svaigs, jā. Man reāli patīkās, ka viņš ir balts ar to visu to epoku, viņš ir reāli izskatīgs autiņš. Tas salikums, ka viņš saf. Redzēt, ka bremžu disks švakāks, ja? Bet tas ir jauns, un šis arī redzīs svaigs. Vienkārši šitas ir bijis ķīlējis, un viņš viņu sakarsējis, ja? Sakarsējis viņu, jā. Un kā būtu pēc pieredzes, kas būtu jādara? Viņš būtu jāmaina viens bremžu disks vai jātestē? Bet bremžu diskam jau, es domāju, ka nav nekāda vaina, tur jānovērš problēma ir suportā, jāiekustina vai remkomplekts vai viss suports un... Vibrācija viņš nedos nekādu bremzējot? Nē. Nav. Ok, aizmugurējies nejūtīs tā, ne? Ja nē, arī jūt aizmugurēju, bet tas nebūs tā. Nu, ok, katrā ziņā... Cik paspēks vienkārši? Viņš jau nav vēl arī braukts, kā viņš ir novests no traileri. Viņš ir bijis vai nu... Pārsimts metrus. Jā, pārsimts metru un viss nav viņš reāli izkustināts šis autiņš. Tāpēc viennozīmīgi, nu, katram autiņam, ko es īstenībā gribu piebilst, atnākot no Vācijas mašīnai, tas ir vienalga, vai tu pēc pie dīlera vai izsolēs vienalga, ko tas autiņš stāv, tāpatās iepriekšējais pārdevējs, viņi tāpatās tirgo. Visas mašīnas, kas nāk, galā atnāk no līzingiem. Un, nu, lielākā daļa, es domāju, 90%. Tāpēc, jā, kaut kā tā. Mašīnas ir jāpabraukā arī atnākot uz šejiem. Tāpēc ļoti bieži autopircējiem ir vispār ierodoties, apskatot kaut kādu automašīnu, domā, kāpēc bremžu diski nedaudz aprūsējuši. Nu, tā ir tieši tā normāla lieta, jo mašīna dabūna ilgi stāvēt tur, atnākot šeit, un īstenībā neviens nebrauc, tāpēc ļoti veselīgi ir, ka autiņas kustina. Ok, aiziet aizmugurīt mums tagad. Ok, kas mums ir šeit? Šeit ir pavisam skaisti viss, ja? Jā, bremžu disks ir jauns, viss suports, kluči arī izstās svaigi, ja? Jā, kluči ir, svaigi galīgi nav, bet normāli ir ok.
iet otru pusi arī kaut Jā, nedaudz mēs esam atraduši vienu defektu, kad tomēr nedaudz sprūst ritenis, bet nu, tā arī nav tik traki. Es domāju, ka tur tieši tā iztīrot to supportu, tur viss aizies, jo nekas traks nav, vai ne? Nu, remkomplekts droši vien tāpat būs jānāk. Jā, nu, lai normāli tieši tā ir, lai cilvēks var braukt un viņam kaut kur nenoraujās ručņiks, ne? Ok, priekš arī svaigi, ja? Izstās. Nē, nu, bišķi, aizmugurē ir svaigāki diski. Klau, tātad šis bija ieplānots BMW neliels apskats tehniskajā stāvoklī, kas viņam ir, kas viņam nav un kādi ir tālākie soļi, ko mēs darām. Un pagaidām izskatās, ka diezgan viss ir zolīdi, vai ne? Un tad sanāk, ka jūs ķeraties klāt, skatāties, ejiet cauri visam. Un tad es domāju, mēs varbūt varētu uztaisīt tā, kad autiņš ir gatavs, mēs atbraucam uz vietas, tad saprotam, varbūt kaut kāds nianses papildus. Jūs redzējāt, kas ir jānovērš, kas nav. Nu, tad attiecīgi atkal atrādam jau autiņu tehniski. Jāpiesprauž kompīts, jāapsās, vai tur nav kaut kādas kļūdas, vai tur viss darbojās. Jo tas jau bija tagad, ko skatījās, bija tikai par piekaru. Par piekaru, jā. Mēs izgājām cauri piekarei, konstatējām to, ka tur viss ir ok. Varbūt aizmugurē nedaudz sprūst aizmugurējais supports, bet nu, pa lielam. Kā saka, tas jau ir labi, kad mašīnā ir kaut kāda vaina, tad tā jānovērš un viss būs kārtībā. Tieši tā, bet nu jā, tā tāda vairāk izstāsta pēc stāvēšanas vainas, vai ne? Arī varētu būt, man liekas. Pieminēšu vēl to, ka šim auto ir pilns servis vēsturi. Grāmatiņa arī redzi. Pasties, cik viss forši pildīts. 24,000, 50. Ļoti smuki viss ir. Un šitas ir jackpots. Perfekta mašīna izlozē īstenībā. Pasties, kā viss sapildīts. Un šis laika ir braucis uz inspekcijām. Tātad pārbaudījies. Jā, viņš ir tikko bijis. Pirms 200 kilometriem. Bremžu eļļi arī samainīt. Rītīgi kops tāds sterils vāģis. Pilni viņam vēsturi. Vislaik tas īpašnieks to mašīnu ir piepasējis. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tas ir īstenībā arī reti, vai ne? Tādam aparātam pilns servis vēsturi. Tagad viss ir elektroniski. Un man liekas tieši, kad rakstiski man ir kaut klienti vēl jautājuši arī, bet kāpēc vairs nav servis grāmatiņas, kurās visu smuki pierakst? Jo cilvēki grib tomēr to fizisko mantu. Viņiem patīkās, ka ir tā grāmatiņa un ka viņi var turpināt tālāk rakstīt. Nu, kā mums tur izskatās? Šeit viss ļoti skaisti. Savs. Bet arī var redzēt, ka motors nav mazgāts. Viņš ir pilnīgi... Tāds, kāds viņš ir. Jā, tāds, kāds viņš ir. Jā, netīši, bet viņu vajadzētu kārtīgi smuki izmazgāt, sadarīt, lai viņš izskatās tik tiešām labi. Laiks ir steiga nav. Laiks ir steiga nav tieši tā. 10,000 first auto, 20,000 labākajam fitness kanālam. Nu, un tad šis autiņš var jau būt tavs. Bet man kādreiz nenormāli patīk šitā mašīna. E90, tas MPK. Man liekas, ka jauniešiem vēl joprojām. Vēl joprojām, protams. Viņi ir reāli forša mašīna. Tieši tā, jauniešiem top mašīna, vai ne? Reiķini viņi ir ekonomiski, sportiski, tas ir BMW. Viņi ir ekonomiski maziņais, divtrīgais dīzlīts, viņš ļoti ekonomisks. Es domāju, cik viņš varētu teikt 4,5 uz 100 km/h, pa pilsētu kaut kādi 6,5, 7, kaut kas tāds, nu ne vairāk. Netic, ka vairāk viņās. Nu, ja tur rītīgi sporto, varbūt var dabūt līdz 10 kaut ko, bet tur baigi. Ja brauc jaunieši, tad nebūs tik maz. Jā, nu tad, zin kā, ja tur... Bet arī, zin kā, atkarīgs kāds jaunieklis, kāds jaunietis, jo jebkurā gadījumā jauniešiem to naudu ir jākrāj. Tā kapēciņa ir jāliek pie kapēciņas, lai, zin kā, lai visam sanāktu, ko viņš grib un kaut kā tā. Tāpēc es domāju, ka, nu, prātīgs jaunieklis ar viņu tur. Protams, pavilkt kaut kur, bet nu ne jau visu laiku ar abarotiem līdz galam močīt. Un šīs būs tāds aparāts, man liekas, kur, man liekas, negribēs baigi kāds kaukt, jo viņš būs, nu, zolīts, sterils, foršs. Un ja tu iedod labu mašīnu, nu, tad kāpēc viņu nomocīt, vai ne? Nē. Tieši tā. Varbūt atpirksim beigās viņu atpakaļ. Notiekās skenēšana dotajā momentā. Mēs tātad pārbaudam mašīnas pa lielam, nu, diagnostiku, ja? Mēs taisam diagnostiku un skatāmies, bet, zin kā, man liekas, ka šitādam auto baigi tur diagnostikā nekas nevar būt. Nē, ir sarkanie, bet tās ir vēstures kaut kāds kondicionieris, tur kādreiz kaut kas. Tas arī var būt daļa akumulātora. Arī var būt, jā. Akumulātors nosēžās, viņš samet, man liekas, visu iekšā, vai ne? Jā, tieši tā. Esošā kļūda ir nedeg lampiņa. Jā, salona lampiņa. Nedeg lampiņa, tas ir defekts. Taču nedeg viņu. Aizmugurē iedegās. Cik tu viņš ilgi tur ir sēdējis pie tās pogultajā mašīnā? Tā bija viņa laikam īstenībā. Tā bija viņa. Man liekas, ka tā iepriekšējā īpašniece bija viņa, jā. Tā kā, nu, tas liecina par to, ka zolīti dāmi brauks ar autiņu. Pasties, pielic tā kā suns pie kājas, vai ne? Nu, kāda sajūtas ir tā kā M mašīnā? Diezgan ērti krāst. Alcantara ar kāro, jā, M stūrīt. Nu, stūrīt mēs pāršūsim. Stūrīt jāpāršūj, man liekas, viņi nav slikti, bet man liekas, rītīgi patīkam būs tātad
balvas ieguvējiem, ka tur būs svaigi jauna stūrīte ar pārslēdzēju. Man liekas, ka tā vajadzētu izdarīt. Ko jūs domājat? Vai jauna stūrīte vai ne? It kā ir zulīti forši vai atstājums to pašu? Ko tu domāji? Atstāj stūrīti vai šūt pāri? Foršo, ka svaigi stūrīte. Tas pirmais moments, kad tā stūri ir svaiga, ir pilnīgi cits sajūta. Liekas, ka mašīna viss ir svaiga. Tikai dēļ stūras vien. Nu, pēc tam jau pēc kā laika, protams, jau atkal paliek tāda. Un... Tu šūt vai nešūt? Vai ne? Strādā, ja? Pa pirmo. No kas tā pa kļūdi kondicionieriem, vai tas ir bijis kaut kas vēsturē? Kondits arī strādā. Pa lielam viss strādā. Logi viss strādā. Forši oriģinālais logu tonējums arī. Viņš nedaudz tāds vieglāks ir, bet oriģinālais ir oriģinālais. Oriģināls ir oriģināls, jā. Viņš izskatās labi. Reāls svaigs. Mēs varam noprezentēt kā svaigāko izlozes aparātu. Domā, tajā super bingo to skijo, ko viņi tur, es nezinu, ko viņi tur izlozē. Nu, tur tak nav neviens tik svaigs, tā kā šitais. Šitain tomēr ir tā 12. gada kvalitāte. Tajā laikā uz materiāliem tā netik žēlots, kā žēlot tagad. Tagad mašīnas ir smukas, bet es domāju, ka vecās ir izturīgākas. Protams, viennozīmīgi. Tātad jaunajiem auto tieši tā ir ļoti nogriezts uz materiāliem, uz visu izdevumu. Tāpēc šādu 12. gada E90, es domāju, te ir kvalitāte krietni labāka nekā tām trešajām sērijām, kas ražojās 25. 24. gadā. Kas tur ir? Rieputiņi, ne kaut kādi? Izstās. Par tām jaunajām mašīnām man čoms nopirka salonā jaunu BMW X5 gadu atpakaļ. Kad viņš bija nesen atbraucis un šoferi krēslam, kur tās ventilācijas iet saplīs visu. Gadu veca mašīna, nobraukums kaut kur 30,000. Nu, zin kā, ja čoms ir apjomīgs, tad ar tā var gadīties, bet nav apjomīgs. Tad kaut kāda tāda ļoti nekvalitatīva ir. Kompresors. Kompresors dāvanā. Forši. Kompresors tātad dāvanā tev. Ja tu vinēsi šitu autiņu, kur tev būs kompresors dāvanā. Remšu supportiem atskaļ. Tad jau kaut kāds remonts ir bijis, jā. Kaut kas jau kaut kāda darbība bijusi. Un skrūvīts. Šito jaunais īpašnieks varēs izmantot, iet uz mežu sēnēs šito. Baltie numuru apgaismojumi, abi deg. Abi deg, jā? Jā, es to uzreiz nopētīju, jo, redz, smuki balti, pasties, uzreiz skaistāk izskatās, nekā gaismas ieslēdz. Uzreiz svaigāks, tieši tā, redz, baltie numuru apgaismojumi, jo es teikšu tā, ka es arī kādreiz tādām mašīnām, 4. Golf kaut kas tāds, viņas visām liktos baltos numuru apgaismojumus. Ne tur pārāk trakus, jo citur lika nesamērīgi baltus, tā ka tur pa traku. Bet man patikās vienmēr smuks balts numuru apgaismojums, kas tev izceļ to numuriņu un izstāstā eleganti. Un šeit izskatās eleganti. Balta krāsa, viss. Tātad diožu lukturi, LED. Tā kā forši. Lielam viss, vai ne? Atgāzes kaut kādas vai tur viss stīgā. Nu jā, kas tur? Pirksts pilnīgi tīrs. Ejam paskatīties tuvāk. Tāds viņš izskatās. Reāli tīrs. Pāris vārdos mēs varam varbūt iedot savu nelielo tātad verdiktu. Kādas tavas domas par šo auto? Es teiktu, ka pilnīgi godīgi. Ļoti labs auto. Okay. Bet, ja mazliet vizuāli vajadzētu uzlabot. Jā, viņš jāspulē, jāskatīt tādas lietas. Bet ja mēs skatāmies, piemēram, tādu pati mašīnu, braukājošu pa Latviju, vai ir kaut kādas atšķirības? Nebūs šādā stāvoklī. Nebūs šādā stāvoklī. Nu jā, tur pilnīgi tā kā tas vācu autiņš tomēr ir vācu autiņš, un arī, zin kā laikam, kurš vācu auto, jo visi tie vācu auto nebūs zolīti un pieskatīgi. Citi viņus vienkārši nomučīja. Mēs varam pasargāt mašīnu no tā, ka viņa nebūs vācu autiņam apakš, vienmēr būs zolīdāka, bet šeit ir viss pārējais stāvoklis, izskatās zolīts. Tātad no ballēs no 1 līdz 10? Es teiktu 8. 8. Kāpēc ne 10? Tas vizuālais. Ok, tagad Aivim jautājums. Aiv, no 1 līdz 10, ko tu vari pateikt par šito 3. sēriju? Kāds bija tos domas sākumā? Man liekas, tev bija nedaudz skeptisks. Es biju skeptisks, jā, tā kā es to mašīnu tikko redzēju, ka viņa bija nodzīta no piekabas, no Evu autovedēja. Noputējusi netīra, kā jau tā, par cik neesmu lielais BMW fans, tā par gabalu pasēdumai, nē. Jā. Bet tad, kad iebraucām iekšā, nomazgāju, jā, īstenībā ir ok, un tagad pacēlāju arī apakšā, un es domāju, priekš tāda gada mašīnas, es domāju, ka jā, ir diezgan ok, labi. Vizuālais, jā, labi, bet tas nav tas rādītājs, tur ir kaut kāds mazos sīkumiņus var pielabot, un no tā mašīnas vērtība nemainīsies.
vērtība tajā, ka tā piekara, ka viss ir labi, viss ir stingrs, viss ordinālai plasmas, viss ir tā, kā viņam ir jābūt. Pat daudz jaunākas mašīnas, kas pie mums ir bijušas, viņas ne visas, bet dažas izstāsta pat skumīgāk nekā šis BMW. Es to pilnībā piekrītu un arī redzot to, kā es teicu, vairākus gadus nebija redzējis. Zin kā tā autiņas skatījies no apakšas un tā. Bet šeit es viennozīmīgi redzu to, ka mašīna ir laba un tu jau arī iebraucot viņu, kad tu iedzini viņu iekšā pie mums, tā mašīna jau bija stalta. Un pēc tā jau es apmēram viens ir vizuālais izskats staltums, pēc kā es vienmēr vērtēju, otrs ir sēdeklis un stūri. Un pēc tā jau tu arī var redzēt, kāds ir bijis tas, tā teikt, blīvs starp sēdekli un stūri šofers. Un kāds ir bijis tas šofers. Un šeit man likās, ok, ir labs autiņš nopirkts. Tāpēc no 1 līdz 10 kādu baltu varētu iedot. Es došu vairāk kā naudas, es došu 9. Super. Un ierakstat komentārā, varbūt, cik jūs iedod balvas šim auto. Ok, vizuālajiem mēs vēl pieķersimies, bet tehniskais stāvoklis tagad ir novērtēts. Nauris novērtēja uz 8, Aivs novērtēja uz 9. Mans vērtējums, lai paliek pie manis, to es pateikšu nākamajā video pa visu kopējo auto, kad jau būs redzams vizuālais stāvoklis. Varbūt salīdzināsim ar kādu citu 3. sērijas BMW modeli. Nu, kaut kā tā. Tāpēc paldies jums par uzmanību. Nu, un vēl jau iefilmēsim nelielu video par to, kad viss būs samainīts, izdarīts, iefilmēsim testu kaut kādu, kā mašīna braucās, kā vadās, izbrauksim varbūt kaut kādu nedaudz sliktāku segumu, lai sadzirdētu salonā skaņas ir vai nav. Tā kā šis auto top tev tieši. Tā kā piesako First Auto 10 000. Nu, un, ja tu gribi remontēt savu auto, brauc uz ProSpeed. Paldies jums!